Man šausmīgi nepatīk visādi samākslot video, tāpēc filmēšu tā, kā ir. Jā? Respektīvi, rekuri mana automāja Fords Ducato, 94. gada. Tas ir pēdējais gads, kad iznāca ārā ar šito priekšu, bet jau jaunā būdu viņam aizmugurē stāv. Un man ir viens no mazākajiem šī te modeļu variantiem. Rekurot, šitāds viņš izskatās. Man ļoti patīk, mums viss apmierina, viss ir forši. Respektīvi, pāris vārdos. Rekurtē apakšā, rekurtē viņam stāv gāzes balons iekšā, un šitā te, kur viņi ir, nezinu, tā. Tas korķīts tur ir uzpildāmais. Tā gāze ir domāta priekš apkuras, un lai būtu siltais ūdens, un lai varētu taisīt ēst. Tālāk, redz, kur ir lūciņa. Šitajā lūciņā nāk iekšā tāda, viņa saucās kasete. Tas ir tāds plasmas trauks, kurā iekšā ir kakas un čuras krīt iekšā. Ja? Šeit te ir kāpnes augšā uz jumta, un tur mums stāv jumta kaste. Jumta kastē stāv viss kaut kas, tāpēc, ka man ir īsais variants, un man nav tā bagāžnieciņa, kas ir jaunajām automājām. Ja? Tālāk, redz, kur stāv izvads priekš leduskapja. Tā, kad leduskapis strādā uz gāzes, ja, tad viņam pa kaut kurien ir jālaiž ārā visi tie atstrādātie gāzes dūmi, un viņš to dara visu pa šejieni. Tālāk, redz, kur šeit ir tāds ventilācijas lūks, iespējams, ka jūs citām automājām arī esat redzējuši. Pa tām lūkām dzesējās gaiss, kas ir uz leduskapa, respektīvi, te apakšā kurās uguns, no tā uguns uzsilst freons, laikam tas ir kaut kas tam līdzīgs, un viņš liek cirkulēt tam šķidrumam, ja? Un no tā rodās augstums. Te augšā stāv radiatori, kuri noņem nost karstumu, kas ir iekšā. Un tādā veidā dziest tas viss un viss. Tā, novilkšu zābacīšus nost. Re, kur mēs ienākam iekšā, ja? Tātad, šeit man stāv skapis. Skapī, nu vēl nekas nav kārtots, tikko kā ārā no ziemas miega iznāca. Šitien te ir tāds materiāls, kas liekās pie uz priekšējā loga, lai siltums nenāk iekšā, vai siltums neiet ārā, vai augstums nenāk iekšā un siltums nenāk ārā. Nu, vienot tāds izolācijas materiāls, katram busiņam viņš ir atsevišķi, var arī uzšūt tur, nu, viss kaut kā tad darās, vai ne? Tā, principā, šitien te ir viss tās. Te stāv, re, kur tur var redzēt, jā, mirgo. Tas saules baterija, kas uzlādē akumulators, lai mums šeit būtu elektrība, tad, kad mēs neesam pieslēgušies klāt pie 220. Ja? Stāv elektrības pārveidotājs un tas. Tālāk, rekur stāv krāns, ja? Pa kuru nāk siltais un augstais ūdens. Rekur te novākšu sievas telefonu. Rekur te ir gāzes plīts ar divām komforkām, ja? Rekur ir pats leduskapis, tur ir saldētā uz saldē, tā kā nu tikai. Tālāk, redz, kur ir centrāla apkurs sistēma, jā. Šeit stāv tāds kamīns ar gāzi, kas ir, jā. Un šeit, ja mēs paņemsim vielu, tad mēs ieraudzīsim, šeit stāvot pats galvenais, te ir tā automātika, jā, kur es ieslēdzu iekšā, noregulēju, kā man vajag. Un man viņš strādā automātiskā režīmā, respektīvi uztur tādu temperatūru, kādu es esmu uzlicis. Ja. Šeit ir toalete un duša, ja, te notiekās viss privātums, kam ir jānotiekās. Ja. Attaisās viss vaļā, viss izdarās, piespiežās poga, nolaižās ūdens un viss. Duša es esmu noņēmis nost, tāpēc, kad man saplīsā dušas paliknes. Diemžēl mani bišķiņi apmānīja šitajā te pie bauskas ir tā vieta, kas taisa, viss kaut kādu stikla šķiedru. Nogaidīja 3 mēnešus, un viņi pēc tam pateica, ka viņi netaisīs. Nu labi, tas tā. Tālāk, rekur šitien te ir boileris, jā, uz gāzes, kas ir. Rekur es piespiežu šitien te podziņu, klik, tur augšā, jā. Un uzregulēju temperatūru, kādu es gribu, jā, rekur līdz pat 50 grādiem karsto ūdeni, un tad man ir karstais ūdens, ar ko nomazgāties, un visos krānos un vispārējais. Šeit mums ir vienkārši, nu, kur drēbes, izkaut kādas likt, rekumata cepuri, cirks, ar ko spēlēties bērnam, vai ne? Viss kaut kas tāds, bet tad, kad mēs braucam ceļojumā, tad šis viss ir pielikts pilns ar viskaut kādām mantām. Nu, drēbes, viskaut kādas un maikas un viss tās. Tur tīri virtuves, viskaut kāds padarīšanas, visādi makaronu un viskaut kas tāds, jā. Nu, te ir tieši tas pats, jā, te arī viskaut kādas drēbes, tāpēc kā ar bērnu, kad tu ceļo, tad drēbi nekad nav pa daudz, vai ne?
Tālāk šitien te augšā ir otrais stāvs. Te ir liela divguļamā gulta. Nu, ir reāli liela un gara un plata un viss. Šitais man ir turētājs, daudz liek tur televizors, visu kaut kādas uz priekš automājām, ja? Nu, es to esmu atrisinājis ar to, kad man stāv stiprinājums un es ielieku iekšā šitien te vienkārši planšeti, ja? Planšetē sakačā iekšā visu, ko man vajag un viss ir. Un ja kas, tad pieslēdz viņu caur internetu, caur telefonu pie internetu un arī skatās visu, ko vajag. Augšā šitien te ir foršā lūciņa, ko uztaisīja mans čoms. Kur viņa šito pustu attaisa vaļā, un te ir viss, te ir debesis, jā. Un tagad attaisa vaļā, tad šausmīgi daudz odu grib lidot iekšā, tāpēc, ka te ir vēsāks nekā tur. Un tad tu vienkārši pavelc, un te ir pretodu sietiņš. Šitā ir jaunā tipa lūka. Vecā tipa lūkas izskatās šādas. Viņas arī ir jaunas, es nomainīju visas, bet šitā ir tips, jebkurā gadījumā vecāks. Viņa ir 3 reizes lētāka, bet, nu, rekur, šitā te viņa ir aiztaisīta ciet, lai nespīd iekšā saule nenāk, ja? Tālāk, rekur, šitien te viņš šitā ierulējās iekšā, un te ir moskīts sietiņš, ja? Moskīts sietiņš tad attaisās vaļā šādā veidā, un te tu vari to lūku piespied un parauj uz augšu, un tādā veidā attaisās vaļā ventilācija, ja? Aiztaisās ciet, nu, pēc tam tur aizbīdāsās. Šitien te ir absolūti tieši viss tas pats, ja? Tad, kad vēl ir, tad šitien te ir galdiņš ar sēžam vietām. Galdiņš te tā pārtaisās, tur tāds kloķīts paraujās uz augšu un viņš nolaižās zemē. Un tad šitien uztaisās līdzens, jā. Un redz, kur šitajā te pusē, jā, te noņemās no šitie spilveni, izvelkās ārā un uztaisās gigantiska gulta no visa pirmā stāva. Man tur patīk gulēt. Ļoti daudz vietas. Sieva ar dēlu, tad iet gulēt augšā. Aiz te apakšā tāds. Nu, un te, protams, ir mana komandiera vieta. Jā, te es sēžu, te es braucu, un te viss pip notiekās. Ātruma pārslēdzējs, lai te varētu brīvi kustēties, atrodas šajā pusē, te pie stūris. Nav automāts, 5 pakāpju ātrumkaste. Šajā te lielajā tur ir tādi pacēlumiņi, jā, kad vajag izlīdzināt automāju. Automā izlīdzināt vajag, tāpēc, ka pirmkārtām leduskapim ārkārtīgi patīk, kad ir līmenī, tas ir viens, un tad viņš vislabāk strādā. Otrais gulēt, protams, tad, kad tu esi zem kaut kādu slīpumu, tu visu laiku kaut kur tur, nu, tie, kas ir teltīs guļ, tie man sapratīs, jā. Respektīvi, vajag līdzenumu, un tāpēc paliekās apakšā. Man ir lielāki, ir mazāki, jā, viss kaut kas ir un viss kaut kas notiekās. Vienīgais, kas ir jāizdara, tas ir tagad jāpāršoja jumts, to es gribu izdarīt līdz lielajam ceļojumam, kas mums šogad būs. Lūk, un vēl man čoms, kas man sataisīja, lai es varētu šitien te uztaisīt to lielo gultu, uztaisīja vēl tādu sievai dāvanu, kur te tā, ops, paceļās augšā. Un galdiņš vēl papildus klāt ir, jā, kur var, tagad notiekās visa maģija virtuvē, tad šitien te uz galdiņu var griezt, kaut kāds tomāts, gurķis, gaļi, nu, visu kaut ko tādu. Lūk, nu vēl jau būs kaut kādu video, šitas tāds pirmais tāds ieskatām, jā? Labi, davai.